Ziema ir klāt. Nevaru, nespēju nobremzēt, jo sniegs no augšas. Ziema un nespēju es noticēt, ka auto mans no ceļa slīdēt sāk. Čau, Ruso! Čau! Ko tu šādā ziemas laikā dari ar velosipēdu? Ir taču slīdēni. Nu kā? Vai tu nezini, ka moderni dzīvot zaļi? Moderni zaļi? Moderni dzīvot zaļi mūsdienās. Bet ar velosipēdu taču slīd, jo ir taču ledus. Nu jā, šādā stāvoklī tiešām slīd. Es jau arī tikai izbraucu tā no mājām pamēģināt pabraukt ar ritini. Bet tu zini, es nopirku zeltīšu krāsu. Pārtaisīšu gaisu. Tev tu tādu vajadzētu iegādāties. Nu, bet riepas taču ir gumijas un tās slīd. Nu, bet es nopirkšu raķes, atbilstoši ritini un tādas ekoloģiskas un būs ļoti labi. Vau, būsim arī jāpadomā. Zini, ko es tev varu ieteikt? Neslīd ziemā, tad aptiņ ar lielu biegiem ap riepām apkārt. Bet tiešām tā laba ideja liela biegi. Jā, tieši tā. Un, protams, nevajag aizmirst par atkarotājiem. Jā, to mēs noteikti neaizmirsīsim. Un zini, ko es vēl tagad pateikt? Katru ziemu es gribu pārbraukt šito kalniņu ar velosipēdu. Bet man nekad tas nav sanācis. Tāpēc šogad es nopirkšu ratus, salikšu un pārbraukšu. Nu, super, paldies tev par ideju. Labi, čau! Zinātu, kā es vakardien nokritu un uz tādu filmu šeit uz kājas. Un kā tu gatavojies ziemai? Es zinu, ka tu nebrauc ar mašīnu, tu nebrauc ar riteni. Nu, atliku jaunas zābukus un viņi ļoti slīdēja. Tad mēs sēdējām mājās un sāku domāt. Ieraudzīju virtuvē švamīti, lūk šo te. Un tad es izdomāju, cik lietderīgi viņi varētu izmantot dzīvē un neizmantojot nekādus liekas līdzekļus un naudu. Un tad mēs paņēmām mazu gabaliņu no švammes un mēģināju piestiprināt pie saviem māju apaviem. Es izgāju ārā un, ko tu domā, neslīdēju pilnībā. Es tev iesaku kaut ko tādu pamēģināt, jo tas tev palīdzēs saglabāt veselīgu dzīvesveidu un tev neslīdēs kājas un nebūs jāuztraucas par zilumiem. Tu tiešām laba doma. Es tev varu šo te iedot, pamēģināt. Jā, būtu jauki, paldies.